Ventspils augstskolai šogad 15. Salīdzinot ar cilvēku vai Latvijas vecāko augstskolu mūžu, tas ir tikai pusauģu vecums, kam ir raksturīgs jaunības maksimālisms, pirmreizējība un malda. Tomēr šajā laikā ir paveikts milzīgi daudz. Ventspils augstskolas komanda rektora Freda Jāņa Reknera un Jāņa Vucāna vadībā pacietīgā darbā liekot ideju pie idejas, ķieģeli pie ķieģeļa, projektu pie projekta un sākot no nulles punkta, ir izveidojusi mūsdienīgu un perspektīvu Ventspils augstskolu. Ventspils un Kurzemes zināšanu, ekonomikas un attīstības dzinējspēku. Šobrīd visai sarežģīti būtu iedomāties Ventspili kā nākotnes pilsētu bez Ventspils augstskolas. Tāpēc īpaši paldies vēlamies teikt Ventspils pilsētas domei un kolēģiem, kuri pirms 15 gadiem saskatīja šo ilgtermiņu perspektīvu, ticēja idejas vitalitātei, veica liels ieguldījums, uzņēmās risku un nemitīgas raizes. Šobrīd ik viens mūsu augstskolas diplomu saņēmējs ir iebūvējis mazu ķieģeli ēkā, ko saucam par Latviju. Radoši un inovatīvi ir kursa, bakalaura un maģistra darbi. Daudz sološas ir vēl nerealizētās idejas. Globalizācijas process arvien skaidrāk parāda, ka vienīgais ilgtspējīgais konkurences instruments ir inovatīvā uzņēmējdarbība, ko spēj radīt un attīstīt augstskolas. Laika gaitā Ventspils augstskola ir veikusi dialektisku izaugsmes ceļu, kvantitātē pāraugot kvalitātē un kvalitātē atkal pāraugot kvantitātē. Sākumā tika radīta studiju augstskola, jo jebkura augstskola sākas ar studijām, un students ir galvenais tajā. Pēdējos 5 gados jau varam runāt par studiju un zinātnes augstskolu, jo izveidojoties inženierzinātņu institūtam un paveroties plašākām iespējām ieguldīt apjomīgus līdzekļus zinātnes infrastruktūrā, Ventspils augstskola ir iezīmēta uz Eiropas kartes kā starptautiska līmeņa pētniecības augstskola. Tagad mums ir radīti visi priekšnoteikumi, lai tā parādītos uz Baltijas reģiona kartes kā starptautiska studiju augstskola, un tad arī kā uzņēmējdarbības universitāte. Ventspils augstskola ir mūsu mīlestība.